Čau! Šodien būs unboxings. Man ir atnākusi šāda te milzīga kaste. Un kopā mēs to atvērsim. Es domāju, jūs pamanījāt, kas šajā video nav ok. Tu zini, ka ļoti daudz no mums šādi te vienkārši atdod citiem savus datus, vai arī kādu radinieku sensitīvu informāciju. Un no šādām situācijām mierīgi var izbeigt vienkārši pievēršot uzmanību savai apkārtnē. Kā arī lūk, ļoti uzskatāms variants, kā vienkārši padalīties ar savu adresi. Nu ko, tikko izgāju no mājām? Nu tā darīt galīgi nevajag. Un te jums īsts piemērs iz dzīves, kā saka, kas notiek, ka telefona numurs nonāk nepreizās rokās. Ir gadījums, kad Elīnai zvanīja. Es viņai sēdēju tieši blakus un paceļot telefonu, kāds uzlika fonā manu video, kur es saku kaut ko čau, kaut ko es saku. Elīna, tu noticēji, ka tā bija es? Jā, protams. Jā, sanāk, kāds mēģināja izjokot Elīnu, ka viņai zvanu es. Lai gan, kā es teicu, es Elīnai sēdēju tieši blakus. Adrese vai telefona numurs kļūst par datiem tajā brīdī, kad tos var sasaistīt ar kādu konkrētu personu. Un, ja tu nevēlies kļūt par šo personu, atceries arī, ka nejauša kļūda var ietekmēt tavu privātumu.